šobrīd atrodamies ļoti īpašā vietā, Vecrīgā, Vaļņu ielā 9-3, kur cilvēki, kas apmeklē šo koncertu zāli, kuras nosaukums ir Collegium Musicum Rīga, un šis nosaukums patiesībā ir gūts no 17. gadsimta, kad šeit Rīgā darbojās orķestris, kuru vadīja Johans Fišers, tātad komponists, kurš pateicoties mūsu hercogiem atbrauc uz Latvijas teritoriju 17. gadsimtā un šeit strādāja un faktiski ieviesa ļoti aristokrātisko franču stilu. Bet, lūk, pateicoties šim orķestrim, ir arī kaut kādā ziņā radusies koncertzāle, kuru ir dibinājis diriģents Māris Kupčs, kurš, starp citu, arī ir baroka orķestra Collegium Musicum Rīga, mākslinieckais vadītājs un diriģents. Nu, lūk, tad līdz ar to klausītāji vai apmeklētāji, kas apmeklē mūsu koncertzāli, es domāju, ka var sagaidīt vēstures elpu, jo šeit mēs piedāvājam cilvēkiem dzirdēt, aplūkot vēsturiskos mūzikas instrumentus, arī apskatīties vēsturisko gleznu kolekciju, kas, starp citu, ir diriģenta Māra Kupča personīgā kolekcija, un tāpatās arī vēsturisko fotoaparātu kolekciju. Līdz ar to, es domāju, tas ir vesels piedzīvojums, kuru mēs noteikti aicinām cilvēkus izbaudīt, jo zāle ir salīdzinoši neliela, tā ir kamerzāle ar apmēram 80 klausītāju vietām, bet līdz ar to katrs, kurš atnāk, var ļoti, ļoti tuvu iepazīt šo seno mūziku vai vēsturiski informētu muzicēšanas praksi, kas Eiropā un pasaulē patiesībā šobrīd kļūst ar vien modernāka lieta. Kurš vien vēlas, protams, var apmeklēt mūsu rīkotos pasākumus, bet, protams, ka mēs ļoti, ļoti aicinām bērnus, jauniešus, jo šī lieta, senā mūzika, viņa varbūt no vienas puses tādam, nepieredzējušam klausītājam varētu likties vecmodīga. Tur 300-400 gadus atpakaļ tie cilvēki dzīvoja un viņiem bija pilnīgi citas dzīves, bet patiesībā šie cilvēki bija ļoti, ļoti tādi paši kā mēs, ar tādām pašām emocijām un ārkārtīgi skaistu mūziku. Un es domāju, ka mēs spējam parādīt to, ka šī mūzika patiešām ir ļoti aktuāla, aizraujoša, jo tā atdarina valodu, respektīvi mēs darbojamies ar retoriku, kas ir runas māksla, un es domāju, ka dažādu veidu publikā ļoti aizraujoša lieta, bet līdz ar to šis izglītojošais process mums arī ir ārkārtīgi svarīgs, tādēļ mēs ļoti, ļoti aicinām vismazākos arī klausītājus, kur var iepazīt tādus instrumentus kā baroka violes, gambas, klavesīnu, flautas, traversflautas, blokflautas. Tāds ļoti, ļoti interesants instruments, ko varbūt ne tik bieži arī jaunieši un bērni var ikdienā sastapt, bet mēs ļoti gaidām ikvienu klausītāju. Jā, mums šis gads ir bijis ārkārtīgi intensīvs koncertzālē, un patiesību sakot, jāsaka, šis arī ir pirmais koncertzāles gads, kad mēs rīkojam dažādus koncertus. Bija ārkārtīgi intensīva vasara, pēc tam mēs nedaudz atpūtāmies, bet šobrīd mēs ļoti, ļoti ciešā sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas senos mūzikas katedru strādājam, un 21. decembrī 19. vakarā mēs aicināsim šeit pat Collegium Musicum Rīga koncertzālē klausīties Ziemassvētku laika noskaņu koncertu, ko atskaņos tieši senās mūzikas katedras studenti. Es domāju un es ticu, ka būs ļoti atklājumiem bagāts vakars, jo pirmkārt tie ir jaunieši, kuri nodarbojas ar seno mūziku, kuri ir pētnieki un atskaņotāji mākslinieki vienlaicīgi, bet esmu pamanījusi, ka viņi bieži atskaņo tādus komponistus, kurus mēs netik bieži arī vispār varam dzirdēt. Līdz ar to tas tiešām var būt atklājumiem bagāts vakars, un pirms Ziemassvētkiem vienkārši, kas var būt labāks par skaistu, harmonisku seno mūziku.